Cik es noprotu, jūs esat autovadītāja apliecības iegūšanas procesā. Jā. Šoreiz braucu es. Nākamreiz mēs brauksim. Jūs, tas ir 100%, bet es vēl zinātu, kā jūs tiekat uz treniņiem, uz sacensībām. Jūs kāds ved? Mūsu, treneris ved, mēs dzīvojam kopā. Aigars ir man ģimenē, kā pa tēvs. Kad būs tās autovadītāja apliecība? Labs jautājums, Alis. Es domāju, uz vasaras beigām vajadzētu būt jau. Varbūt. Vai septembrī. Jā. Es tā kā domāju kaut kad pa ziemu likt, bet Abālis, labi, ka tu man pateici. Cik ilgi jūs esat kopā jums? Cik gadus? 2 gadus. Mēs no Murjāņiem 9. Es biju 9. klasē, Alis bija 10. klasē. Jā. Un tad jūs jau sapratāt, čau. Nē, viņi man ciest nevarēja. Viņa reāli mani ciest nevarēja. Viņai nekas nepatīk, mēs sildījāmies, viņai vispār nekas nepatīk. Ņem bumbu, mētāju. Kas tev ir kaut ko? Tas bija šausmīgi. Cik jums ilgu laiku vajadzēja, lai jūs pieslīpētos un sadraudzētos? Viens turnīrs, man liekas. Reāli viens turnīrs. Alisē! Viss. Darba dienas plāns. Mēs no rīta ceļamies ap kādiem 7, 8. 7, 8, jā, un tad ātri kaut ko pēd. Nav Alis parasti ēd, es tā kaut ko tikai iegraužu. Es kaut kā nezinu, man negribas no rītiem īstais. Tad mēs braucam ar Aigaru uz treniņu pirmo, viens treniņš. Tad ir stunda kaut kur starpā otrs treniņš un tad mājās. Un tad atpūšamies, mēs diezgan laicīgi ejam gulēt. Mēs paši nogušam. Ir tā, ka es 7 jau sāku klanīties reizīt. Kā jūs šo sezonu gatavojāties? Jā, vēl vairāk vieglatlētika. Mēs ļoti daudz vieglatlētika. Mēs vairāk vēl uz to fizisko sagatavotības spiedām. Var redzēt? Un vēl mēs gājām uz DCH studiju, kur mēs gājām uz TRX un vēl visādiem uz jogu. Es beidzot izbaudīju jogu. Stiepšanās. Jā. Bet jūs sastrīdējušās esat? Jā, mēs vienreizīt. Tas bija pagājuši gadu. Lietuvā, ak Dievs, jā, tas bija tā kā, es nezinu, jau šķiršanās jau gāja, jau vaļā jau. Varat atklāt iemeslu? Kāds, par ko strīd? Mēs zaudējām, vispār mēs neko uz laukumu kā vispār neizdarījām, un mēs šausmīgi sadusmojāmies viens uz otru, bet tas ir īpaši, un es ritīgi ļauju virsū Alisei, un vai lēci saņemies, kas ir ar tevi? Vai jānokārto? Un tad ir atkal tas redz, ka viņas saškubīsies, un tad saka, vai mazā, viss būs labi, paņem, nokārtām stāj daudz. Man ir tā, ka jūs man kliedz, es vienkārši vairs nedzirdu, ko man saka. Ko tad? Jā, tur Aigars arī iesaistās, viņš teica, viņš sakārtoja savas attiecības, kas būs, vai mēs turpinām, vai jūs spēlēt, vai ko jūs darat, jo man tiešām jau bija tā, ka es domāju, visas vāku pārkrustas un liek man mierā. Tā, meitenes, ātrie jautājumi. Kur no jums pirmā uzvelkas tēvu? Es. Labi, skaidrs. Tā, es tūlītam. Kur ir līdere? Abas. Kura pieņem lēmumus, svarīgs lēmums? Kaut kur reiz. Es esmu kapteinis. Ko Alis teica es? Tas kapteinis, pareizi. Es esmu kapteinis. Viņa spēlē, es pieņemu lēmumus par braucieniem. Kurai skaļāk balss? Man. Kura vairāk pucējas? Laikam es. Ko tu ēd parasti brokastīs? Brokastīs, pirms spēlēm vajag daudz man patīk ēst kaut omletes vai olu uzceptu vai kaut ko garšīgu. Man jau patīk kaut kādas saldumus arī ēst brokastīs, mazliet šokolādi vai daudz šokolādi. Krosāni šokolādi. Bet es esmu pieradusi spēlēt tukšā dušā. Es nezinu, pēc es kaut kā saprast to, ka man kaut kā tā ir labāk. Es arī neesmu baigi pilna, tad laikam var augstāk uzlikt. Cik ātri jūs gatavoties braucot uz turnīriem? Sapakojat mantas, sakrāmēt čemodānu. Tas notiek pēdējā brīdī un ļoti ātri. Ļoti ātri. Tas tā, ka viss no skapa tā. 10 minūtes, 5 minūtes. Somu sakrāmēšana vispār ir elementāra, bet toties kaut kas tiek aizmirst. Kas ir noteikti? Kam ir jābūt līdzi uz čemodānos? Somās? Augšķiņas, apakšiņas, spēlēšanas tieši. Tas spēlkastījums, čības. Botas, sauļošanās krēms, kuru mēs izmantojam ļoti reti. Kur no jums pirmā pamostas? Marta. Es. Un tad modinās? Viņai ar to ir grūti man dažreiz pamodināt. Viņa man 3 reizes saka Alis, un tad vienreiz bija tā, ka viņa vienkārši, es tikai esmu pamodusies, bet es tikai neizrādīju to. Un pēkšņi viņa man sāk bļaut. Pirmo reizi un pēkšņi
Alis cēlies, es varu, ko tu bļaujies man jau tik agri no rīta. Viņam vienmēr uzliek modinātāju, un tad viņš kaut kādu stundu skan. Un man tā kaitina, viņi guļ, viņi vispār nedzird. Jā. Es jau paliek, jo nevar. Alis, slīdz ārā to stupu modinātāju.